man tiešām ir ļoti liels gods būt kopā ar jums šodien akcijas Meklējam sirdsmāsiņu noslēguma pasākumā. Akcijā ir iesniegtas vairāk kā 1500 pieteikuma anketas, un šīs anketas nav bezpersoniskas. Tās ir rakstījuši reāli cilvēki, visbiežāk tie ir vecāki, kuri ir novērtējuši jūsu darbu un attieksmi pret pašu būtiskāko, kas ir viņu dzīvē, bērnu. Sveicu jūs kā uzvarētājs. Pateicos jums un visām jūsu amata māsām, jo tas darbs, ko jūs dariet, man šķiet neatsverams. To mēs katrs pārliecinamies savā ģimenē, cik viņš ir nevienkārši. Mana māte arī strādā bērnu slimnīcā, reumatoloģijas nodaļā. Tad es zinu, kāds nesautīgs darbs tur tiek ieguldīts un kādas ir šīs vajadzības. Tāpēc arī es personīgi esmu ļoti gandarīts par šo akciju. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы очень ценим и очень признательны вам за вашу работу. Непростую работу, где надо вкладывать и сердце, и душу, и она, может быть, не всегда оплачивается так, как нам бы хотелось и как вам бы было нужно и важно. То есть, что самое важное, не мы вас выбрали ваши пациенты, вас выбрали те, с кем вы работаете, а мы только поддержали весь этот процесс. Pieteikt visatsaucīgāko un mīļāko sirdsmāsiņu vēlējās ļoti daudz dienas lasītāji. Un šī lielā interese mums ir pārliecinājuši par to, ka šādas akcijas ir obligāti jāturpina arī nākotnē. Es gribētu teikt lielu paldies ne tikai māsiņām, kuras ir šodien kopā ar mums, bet visām Latvijas bērnu māsiņām par viņu mīļumu, iejūtību, pacietību, spēju uzklausīt, risināt konfliktus, ja tas ir nepieciešams, un vienlaicīgi profesionāli veikt savu tiešo pienākumu.